Gandrīz ik viens auto īpašnieks ir dzirdējis par to, ka viņa automašīnā kaut kur ir salona filtrs. To, kur tas atrodas, ko dara un ar ko viens filtrs atšķiras no cita, atklās saruna ar Intercars Latvijas speciālistu. Salona gaisa filtri ir atbildīgi par gaisa kvalitātes uzlabošanu automobīļa salonā. Tie efektīvi aiztur ziedputekšņus, putekļus, alergēnus un dažādus citus piesārņotājus, lai tie nenonāktu salonā un nebūtu jāelpo mašīnas pasažieriem. No kā izgatavots filtrējošais elements? Pārsvarā salona gaisa filtri ir ražoti no celulozes, bet svarīgākais šo filtru dažādībā ir papildu materiāls, ja tā var teikt. Ir filtri bez ogles, ir filtri ar aktīvo ogli, ir biofunkcionālie filtri, un nu jau pēdējos 2 gadus ir arī HEPA filtri, kas ieviest ražošanā, ja tā var teikt, pateicoties Covid, jo pētījumi rāda, ka viņi aiztur pat vīrusus. Cik bieži jāmaina salona filtrs? Viens ražotājs iesaka mainīt salona gaisa filtru pēc 10 000 km, cits pēc 15 000 km. Tāda vadošā rekomendācija ir darīt to vismaz vienreiz gadā. Mūsu ieteikums ir mainīt salona filtru 2 reizes gadā. Kāpēc? Tāpēc, kad vasarā, piemēram, ir paaugstināts putekļu daudzums, kā rezultātā filtrs vairāk aizsērē. Ziemā savukārt ir paaugstināts mitrums, kas atkal ietekmē gaisa filtru, un nenomainot to, tā filtrācija būs ierobežota. Kāda tipa salona filtri ir ieteicamākie? Mūsu ieteikums ir izvēlēties filtru, kam ir aktivētās ogles slānis, jo aktivētās ogles slānis ir papildus drošība pret visām ārā esošajām gāzēm. Ņemiet vērā, ka lētākiem produktiem šīs aktivētās ogles daudzums uz filtru var būt niecīgs. Kādi salona filtri būtu sevišķi ieteicami cilvēkiem ar alerģijām? Cilvēkiem ar alerģijām mēs ieteiktu izvēlēties biofunkcionālos filtrus, jeb tā sauktos antialerģiskos filtrus. Biofunkcionālie filtri satur papildus slāni, biofunkcionālo slāni, kas aiztur un neutralizē sīkākās alergēnu daļiņas. Papildus šis slānis neļauj baktērijām un pelējumam vairoties un attīstīties uz filtra virsmas, tādējādi novēršot arī nepatīkamu aromātu automašīnas salonā. Kādus filtrus vēl piedāvā Intercars Latvija? Papildus jau pieminētajam salona gaisa filtram un visiem jau zināmajiem eļļas filtram, degvielas filtram un dzinēja gaisa filtram, automašīnā ir vēl tādi filtri kā diferenciāļa eļļas filtrs, pārnesumkārbas eļļas filtrs, kā arī gāzes filtrs. Bet atbilstoši tirgus prasībām, nu jau mūsu piedāvājumā ir pieejami arī akumulātoru bateriju filtri elektroautomašīnām un hibrīda automašīnām. Salona filtru ar visparastāko instrumentu palīdzību parasti var nomainīt auto īpašnieks pats. Lai piekļūtu eļļas vai degvielas filtriem, nereti nepieciešams pacēlājs, tāpēc to labāk uzticiet autoservisam. Un ja jau ķeraties klāt automašīnai paši pavasarī, tad neaizmirstat par logu slotiņām, kas pa ziemu noteikti ir bojātas ar ledu, un varbūt arī vēlaties pāriet no gumijas paklājiņiem uz velūra paklājiņiem. Vasarā tomēr tie izskatās zolīgāk.